Siguldas novada līderu rīcības grupa Lauku attīstības partnerība pavisam drīz svinēs 20 gadu jubileju. Darbības laikā projektos piesaistīti vairāk nekā 4 miljoni eiro, īstenotas neskaitāmas iniciatīvas, veicināta uzņēmējdarbība, sakārtota infrastruktūra un atbalstīta sabiedrības vajadzības arī tur, kur pašvaldībai resursu nepietiek. Sadarbība ar vietējām rīcības grupām, līderu projektu uzraudzības pārstāvjiem ir ļoti veiksmīga bijusi. Un jāsaka tā, ka atšķirībā no citiem lielajiem valsts projektiem, ka šeit tā sadarbība tiešām ir uz vietas, ļoti loģiska, paši projekti arī tā teikt no apakšu uz augšu, nāk no idejas līdz realizācijai un ļoti augstu vērtējumu līdzinājā sadarbību. Un pašvaldības ieskatā arī turpmāk šie projekti būtu saglabājami un īstenojami arī turpmākos gados. Līderu programmā viss paveiktais balstās uz vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, kur katrs pagasts un ciems izvirza savas attīstības vajadzības, un tās tiek iekļautas rīcības grupas stratēģijā. Piemēram, Malpilī iedzīvotāji kopā ar pašvaldības pārstāvjiem definēja vietējās prioritātes un sekmīgi piesaistīja līderu atbalstu to īstenošanai. Es tā skaitīju, un man sanāca Malpilas kultūras centrā ir 5 līderu projekti. Nē, Linārd, vairāk, es domāju, vismaz 7. Un viens no projektiem ir šis, kur mēs stāvam pie Pacēlāja. Šis projekts, laikam, man liekas, tika realizēts 2017. gadā. Un tu kā dejotājs zini, kāda bija mūsu skatuves grīda. Ļoti nodejota un kustējās, un vairs jau bija bīstama. Un šo projektu Pacēlāja kopā ar jauno skatuves grīdu mēs realizējām ar līdera starpniecību. Un tad ar līdera starpniecību mēs realizējām lielai zālei skaņu, atjaunojām, deju zālei atjaunojām gaismu sistēmu un kopā arī piekļuvi invalīdiem tur gara deju zāles maliņu uzbrauktuve ir, lai reāli var tikt jebkurš šajā zālē un šajās zālēs abās otrajā stāvā. Un tad mēs esam realizējuši tātad skatuvē, Pacēlājs, gaisma, skaņa, un tad mēs esam neskaitāmus tērpu iegādi realizējuši. Tāpat Malpils kultūras centrā īstenot arī telpa meistarklasēm un nodarbībām, bet skaņas un gaismas aprīkojumam projektu rakstīs pats skaņotājs. Ļoti priecē, ka arī paši darbinieki ir uzņēmīgi un palīdz nodrošināt un papildināt materiālu tehnisko bāzi, jo bieži vien tās naudiņas rocības trūkst un bieži vien jāizšķiras, kam dot, kam nedot, un šī ir tā iespēja papildus kaut ko ieguldīt kultūras nama infrastruktūrā, uzlabojumos, lai būtu tik tiešām kvalitatīvāks tas piedāvājums. Nonākot tautas tērpa noliktavā, uzreiz redzams, ka tas ir bijis īsts sirds projekts. Rezultātā mākslinieki, uzstādamies uz skatuves, nesā ne tikai tērpus, bet arī godu un tradīciju simboliku. Ja tu dedz par to lietu, tad tu mēģini tajā esi iekšā un top. Siguldas novada līderu rīcības grupa tika izveidota 2006. gadā, kad novada uzņēmēji, lauku saimnieki un aktīvie iedzīvotāji sapulcējās, lai kopīgi risinātu novada attīstības vajadzības. Jānis Zilvers bija viens no komandas dalībniekiem, kurš palīdzēja īstenot projektus. Līderu pieeja ir tieši tā, kad viss notiek, var teikt, apvērsts, pareizāk sakot, no lejas. No lejas notiek gan stratēģijas izstrāde, gan stratēģijas pēc tam izpildi, jo visi jau ir tie partneri, kuri ir uz vietas šajos pagastos, mazajās pilsētās, un cilvēki šajā ziņā sev var pilnveidot pilnīgi visā. Gan tās nozīmē, ka viņi sev sociālās vajadzības dažādas var apmierināt, gan arī īstenojot projektus spēj mazie uzņēmēji attīstīties. Ļoti daudz vietējie mazie pārstrādes uzņēmēji ir radušies un attīstījušies pamatojoties tieši uz līderu lietām. Un to katra šī kopiena sanāk kopā un paši savā stratēģijā var ierakstīt. Arī pašai zemnieku saimniecībai Pīlāģi līderu atbalsts ir bijis nozīmīgs, un tāds tas ir bijis arī citiem mazajiem uzņēmumiem novadā. Vēl saimniecība ir veiksmīgs piemērs tam, kā sniegtais finansējums un atbalsts veicina uzņēmumu attīstību un ilgtspējīgu izaugsmi. Tas dod iespēju tieši veikt investīcijas attīstībā,
kuras parasti, ja sāk laukos ar kaut ko nodarboties, un ja nav pirms tam kāds uzkrātais kapitāls kaut kur, teiksim, tagad varbūt daudz ir tādi, kas var atgriezties no ārzemēm, tur sapelnījuši naudu, ja var vienkārši ir izdeguši pilsētas darbā un atgriežas, un kaut kāds kapitāls radies jau. Agrāk tad vispār nebija šādu cilvēku. Ja, arī. Tajā laikā tas bija ļoti nozīmīgi, arī šobrīd tas ir nozīmīgi, jo tie, kuri ir īpaši jaunie cilvēki, kuriem nav šādu sākuma kapitāla, viņiem ir iespēja uzreiz normāli kaut ko sākt strādāt. Rīcības grupa joprojām saglabā savas sākotnējās vērtības, stiprināt novada sabiedrību gan ekonomiski, gan sociāli. Līderu finansējums ir pieejams novada iedzīvotājiem brīvi no pašvaldības, valsts institūciju vai politiskas ietekmes. Un tomēr, tuvojoties 2027. gadam, kad mainīsies atbalsta apsaimniekošanas principi, arī Siguldas novada līderu rīcības grupa pauž bažas par nākotni. Līderu atbalsts ir ļoti ekonomisks atbalsts, jo par atbalsta sadali jeb lēmumu pieņemšanu tiek organizētas padomes tikšanās. Piemēram, Siguldas novadā padomē ir 9 cilvēki, kuri neviens nesaņem atalgojumu par to. Tāpat kā padomes priekšsēdētājs. Un tas ir labi, jo tas atalgojums ir iedzīvotāju savēlētās vēlmēs, par ko mēs gribētu iegūt šo atbalstu, un tā atbalsta īstenošanu. Un tas tiešām ir ļoti jēgpilns darbs. Tad rodas jautājums, kā saglabāt to, kas tieši stiprina novadu un tā sabiedrību.